Pirmajā lasījumā tika izskatīts un apstiprināts likumprojekts grozījumi kredītu reģistra likumā, un šī likuma mērķis ir salāgot kredītu reģistra likumu regulējumu ar mantojuma tiesībās īstenotajām pārmaiņām saistītajos likumprojektos. Attiecīgi šīs likumprojekts paredz, ka zvērinātam notāram uzsākta mantojuma lietas ietvaros ir tiesības saņemt reģistrā iekļautās ziņas par attiecīgo klientu un viņa kreditoru prasījumiem, līdz ar to par tām ziņot arī mantiniekiem. Kā arī šodien tika izskatīts un apstiprināts otrajā lasījumā likumprojekts grozījumu maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā. Šī likumprojekta pamatā ir nepieciešamība salāgot Latvijas Republikas normatīvo regulējumu ar Eiropas parlamenta ieviesto direktīvu, lai vērstu nelabvēlīgu seku iestāšanos, ja tiks uzskatīts, ka tādējādi tiek pārkāpta direktīva. Likumā tiek precizēts Latvijas bankas kā kompetentās iestādes pienākumi un tiesības, kā arī pamatkonta regulējuma precizēšana un deleģējums Latvijas bankai noteikt prasības ārpakalpojumu izmantošanai. Un trešais likumprojekts ir grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, kuri šodien tika apstiprināti trešajā un galīgajā Saeimas lasījumā. Arī šī likuma pamatā ir nepieciešamība nodrošināt atsevišķu finanšu instrumentu tirgus likuma normu atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. Kas attiec uz šo likumprojektu, tad arī tas galvenokārt paredz precizēt dažādas normas, kas šobrīd jau ir iekļautas finanšu instrumentu tirgus likumā.